Un, ja jums ir sanācis šodien skatīties pasaules ziņu kanālus, tad jūs noteikti arī redzējāt, ka pirmās divas ziņas faktiski par to, kā notiek glābšanas darbi Turcijā pēc postošās zemestrīces, un otrā ziņa parasti ir vai nu pirmā, kā kurā televīzijā, par to, kas notiek Lībijā, respektīvi šodien Muamars Kadafi ir apglabāts. Kā zināms, viņš tika nogalināts, vai pat pareizāk jāsaka nolinčots. Un notikumi it kā varētu būt Lībijā šajā teritorijā, kas visu vasaru bija karstais punkts pasaulē, varētu it kā laimīgi beigties. Tikai šis vārds laimīgi šeit laikam nav īsti vietā, jo varētu būt tā, ka tikai tagad pa īstam viss arī Lībijā sākas, jo jautājumi jau palikuši ir vairāk arī pēc Kadafi nāves nekā atbilži ir. Un ar katru dienu rodās arvien vairāk un vairāk jautājumu, piemēram, par to, kas tad ir šī nacionālā pagaidu valdība, kādas ir viņas vispār iespējas, pilnvaras un uz kādu ceļu viņi taisās šo valsti uzlikt un pēc tam arī mēģināt attīstīt to. Problēma vesela gūzma. Mēs par to runāsim arī pēc maza brīža šeit studijā, bet atkal kā vienmēr pirms studijas sarunu sākam ar sižetu. Mēs, protams, intuitīvi apzināmies, ka pasaule ir labāka bez Osamas bin Ladena, Sadama Huseina un Muamara Kadafi. Tomēr konkrētajā gadījumā gribētos, lai Kadafi būtu bijis spiests atbildēt par saviem noziegumiem tiesas priekšā, kā tas bija lemts Sadamam Huseinam. Ja Lībijas pulkvedis būtu izdzīvojis, viņu gaidītu divas izvēles. Vai nu viņu tiesātu jaunās Lībijas varas iestādes, vai arī tās izdotu viņu starptautiskajai tiesai, kas izrakstīja viņa aresta orderi. Pirmā izvēle jau sākotnēji bija ieprogrammēta visļaunākā. Ņemot vērā pretinieku neslēpto naidu, viņu tik un tā gaidītu nāve. Toties Hāgā viņam tiktu saglabāta dzīvība. Kadafi pretinieki nealka izdot viņu starptautiskajai tiesai, bet arī rietumi šajā gadījumā kategoriski nepieprasīja izdot Lībijas līderi. Kā rietumvalstis reaģētu tad, ja arī, piemēram, Alžīrijā, kur protestus izraisa pārtikas cenas un bezdarbs, vai Marokā sāktos tāda mēroga demonstrācijas, kā bija Ēģiptē, vai tādā inspirts kā Lībijā? Vai šo valstu līderiem, Abdelazizam Buteflikam un Karlim Mohamedam VI, tiktu piedāvāta palīdzība demonstrantu apspiešanā, vai arī atbalsts tiktu sniegts nemierniekiem? Ir tūkstošiem, ja ne miljoniem cilvēku, kas vēlas, lai Kadafi liktenis piemeklē Bašāru Asadu Sīrijā un Ali Abdullahu Salahu Jemenā. Kadafi nāve iedvesusi svaigu elpu šajos protestos, un tādam kā Asadam atliek divi ceļi, vai nu bēgt projām, vai izrēķināties ar protestētājiem vēl bargāk. Asada līdzinājais kurs nerada ilūzijas, bet ja viņš nevēlas nonākt tiesas zāles būrī kā Mubaraks, vai slēpties parastā bedrē vai notekūdeņu caurulē, kā Huseinas un Kadafi, viņam būtu jārīkojas saprātīgi. Līdz šim Asada režīms gan uzvedies izaicinoši, par ko liecina fakts, ka protestu asiņainā apspiešana nonāvēti vairāk nekā 3000 cilvēku. 30 gadus Ēģiptē valdījušo Hosni Mubaraku tiesas priekšā nogādāja pat ar visu slimības gultu, un viņam izvirzītas nopietnas apsūdzības korupcijā. Viņam draud nāves sods. Ziņu par Kadafi nāvi Mubaraks esot uzņēmis pat fiziski smagi un atkal pasliktinājusies veselība. Tunisijas bijušais prezidents Zins Al-Abidīns Ben Ali pie varas turējās 23 gadus. Tagad viņš atrodas trimdā, kura ģimene aizbēga revolūcijas laikā janvārī. Dzimtenē viņš tiek aizmuguriski tiesāts. Jūnijā viņam un sievai katram piespieda 35 gadu ieslodzījumu cietumā par valsts līdzekļu izlaupīšanu, vēl 15,5 gadu cietumā un naudas sods piespriesti par ieroču un narkotisko vielu glabāšanu. Tagad Tunisijas viņa pirmās vēlēšanas, un ja taps īstas koalīcijas pāries valdība un tāda darba spējīga parlamentārā sistēma, tas būs liels sasniegums un paraugs reģionā. Bahreinā šītu vairākums izdara spiedienu uz sunnītu monarhiju, pieprasot reformas. Bahreinas protestētāji vēlas, lai tiktu atbrīvoti politieslodzītie un atbalsta 6 opozīcijas grupu prasību pēc demokrātijas. Jordānijas karalis sāka politiskās reformas vēl pirms arābu pavasara un no malas izskatās pēc miermīlīgas pārbūves parauga. Jordānieši prasa dziļākas reformas, bet piekrīt nepieciešamībai aizsargāt politisko sistēmu, kas dod stabilitāti un ļauj miermīlīgi pastāvēt nedrošajā reģionā. Pieteiktajām reformām būtu jānodrošina brīvas vēlēšanas un jāpalīdz veidot politisko partiju sistēmu, kā arī apkarot korupciju. Tāpat korupcija ir pamata temats opozīcijas protestos Kuveitā, kur nosoda premjeru un kukuļņēmējus deputātus. Protestētāji prasa jaunas parlamenta vēlēšanas. Arabu pasaulē nav mierīgi. Kadafi bija pēdējais no arābu līderu paaudzes, kurai piederēja Ēģiptes Gamals Abdels Nasers, Sīrijas Hafez Asads un Irākas Sadams Huseins, kuri nāca pie varas no trūcīgiem slāņiem, caur armijas karjeru vai disciplinētām politiskās pagrīdes organizācijām. Kadafi laikmeta beigas reģionā var svinēt kā neapšaubāmi asiņaina režīma galu. Arābu valstu autoritāriem līderiem tiek dota iespēja atzīt, ka pasaule ir mainījusies, un arī arābu pasaules pārbūve vēl nepavisam nobeigusies.